Jā, labdien, cienījamie skolu vadītāji, skolu vadības pārstāvji, skolotāji un visi kolēģi, kas jūs šeit esat. Prieks šeit būt un paldies arī par iespēju pastāstīt un dalīties par monitoringa darbiem tieši šajā mācību gadā. Mani sauc Ines Vilciņa, un es pārstāvu Izglītības un zinātnes ministrijas projektu atbalsts izglītības kvalitātes attīstībai, kura ietvaros tad monitoringa darbus ir iespējams īstenot. Un šodien ar mani ir mani komandas biedri Pāvils Pestovs un Ģirds Burkmanis un Marta Miķīte, ar kuriem kopā mēs sniegsim atbildes pēc šīs sesijas, un droši rakstiet jautājumus čatā pēc tam, kad esat dzirdējuši prezentāciju, ja varbūt ir vēl kaut kas palicis neatbildēts. Nu, lūk, pirms es sāku tieši par monitoringa darbiem šogad, man šķiet svarīgi pavisam īsi izstāstīt, kāpēc mēs esam meklējuši šādu iespēju un esam to atraduši, īstenot monitoringa darbus līdz individuālam skolēnam pamatizglītības posmā. Un šeit svarīgi tātad projekts faktiski strādā uz tādiem 3 lielajiem jautājumiem, un monitoringa darbi ir ārkārtīgi ar šiem visiem 3 jautājumiem saistīti, un tāpēc, jā, tas virsmērķis ir faktiski, ka mēs piedāvājam gan skolām pašām saņemt šos datus, gan pašvaldībām saņemt datus individuālu skolēnu pirmsskolā, 3. un 6. klasē pamata prasmēs, rēķinpratībā, tekstpratībā un dabaszinātnēs, kā arī par skolēnu un pedagogu labbūtību, kuru tad arī mēs īstenosim nākamā gada rudenī. Un, protams, ka vienlaikus mēs saprotam, ka dati paši par sevi nesniedz uzreiz nekādu risinājumu kvalitātes attīstībai vai atbalstam, tāpēc ļoti svarīgs elements, kas arī ir mūsu projekta viens no uzdevumiem lielajiem, ir piedāvāt datu pratības mācības, tādu kopējo kapacitātes stiprināšanu gan skolas vadības komandām, gan pašvaldības ekspertiem, gan arī viena no mūsu mērķu grupām ir pats Izglītības un zinātnes ministrijas resurs. Tā kā, lai šos skolēnu individuālos datus, kas mums jau ir un kurus mēs iegūsim, varētu izmantot pēc būtības un pieņemt labākus lēmumus katra skolēna atbalsta sniegšanai, tad mums ir nepieciešams arī domāt par to, kā tad dati ir vislabāk izmantojami. Un trešais tāds lielais bloks, mūsu uzdevums, uz ko mēs strādājam, ir pati datu pieejamība un analītika. Un šeit mums ir tādi 3 lielie uzdevumi, ir tieši pilnveidot esošās sistēmas, kas ir valsts izglītības informācijas sistēma un valsts pārvaldības sistēma. Protams, ka arī mēs saprotam, ka šīs sistēmas, īpaši vīzes, ir jau krietnu laiku strādājušas un ir nepieciešami uzlabojumi arī, lai varētu tos pašus monitoringa darbu datus un eksāmenu datus un citus skolai svarīgo nozīmīgu informāciju ērtāk un vieglāk lietot, izmantot un arī šos datus ievadīt. Un šīs visas 3 lietas kaut kādā mērā summēsies informācijas paneļos, proti jūs katrs varēsiet ieiet savā lietotāja kontā vīsā un redzēt šos datus jau apkopotus, sagrupētus, jau piedāvātus dažādos griezumos, lai varētu izmantot tiem lēmumiem, kas jums ir svarīgi un aktuāli tajā brīdī. Tā kā monitoringa darbi ir tas aspekts, kas ir jauninājums, kas nāk ar mums un kas ir ārkārtīgi nozīmīgs visai kopējai izglītības kvalitātes attīstībai. Par šodienas semināru saturu. Tātad, par ko mēs šodien runāsim? Es izstāstīšu par monitoringa darbu mērķi, kā tas atšķirās no citiem darbiem, kas mums ir. Monitoringa darbu norises datumi, formāts, tāpat arī īsi pastāstīšu par monitoringa darbu saturu, gan par darbiem pamatprasmēs, gan par vienotas skolas ieviešanas rezultātiem. Taču šeit gribu uzreiz teikt, ka tas būs tāds vispārējs ieskats saturā, tādēļ, ka mums ir krietnes daudzums ar visiem darbiem, un katram darbam būs savs seminārs janvārī, kur tad arī būs uzdevumu piemēri, būs jau pieejama šo darbu programma, un skolotāji varēs pieslēgties un redzēt jau reālus uzdevumu piemērus un saprast, cik daudz katrs saturiskais
modulis ir šajos darbos. Tad vēl šodien pastāstīšu par rezultātiem un datu analīzi, kad tieši par monitoringu darbiem, ne par eksāmeniem, bet par monitoringu darbiem rezultāti būs pieejami un kā varētu aptuveni šie rezultāti arī izskatīties un datu analīzi, ko mēs plānojam šajā pirmajā projekta gadā piedāvāt. Un tāpat arī pastāstīšu par darbu norises organizāciju un nākamajiem soļiem mums un arī nākamajiem soļiem, kurus varat jūs īstenot, lai varētu veiksmīgāk monitoringa darbos piedalīties. Nu, lūk, kāds tad ir monitoringa darba mērķis? Un jāsaka šeit uzreiz, ka monitoringa darbu primārais mērķis ir, ja tā var teikt, ir formatīvs mērķis. Tādēļ šie darbi notiek pamats jau 3. un 6. klasē, lai mums būtu informācija jau laicīgi par katru bērnu, kas mācās šajā klasu posmā, un mēs un jūs un katrs savā līmenī varētu domāt, kāds tad ir, redzēt un domāt, kādas tad ir šīs konkrētās atbalsta vajadzības šai skolēnu grupai, šiem konkrētiem skolēniem, un arī tad piedāvāt personalizētu mācīšanu, kas tiešām šos bērnus aizved tālāk. Tāpat arī, ja mēs domājam par skolas vadības līmeni un pašvaldības līmeni, tad mums ir attiecīgi varēs pieņemt datos pamatots lēmums par to, kur mēs esam ar skolēnu pamatprasmēm. Un tāpat arī monitoringa darbi ir arī zināmā mērā iespēja novērtēt, izvērtēt tos jauninājumus, kurus varbūt jūs un jūsu pašvaldības esat mēģinājuši ieviest. Nu, piemēram, ja jūs esat vairākus gadus strādājuši uz lasīt prasmi vai uz dziļiem uzdevumiem vai uz kaut ko citu, kam vajadzētu būt ietekmei uz skolēnu mācīšanos, tad monitoringa darbi jums var dot iespēju par tiešām analizēt un skatīties, vai cik lielā mērā mums ir izdevies sasniegt tos mērķus, kurus mēs paši sev izvirzījām. Nu, lūk, lai monitoringa darbi tiešām būtu formatīvi un kalpotu atbalsta, lai varētu tiešām viņus izmantot atbalstam un lēmumu pieņemšanai tādā ilgtermiņam, šeit ir svarīgi piebilst, ka monitoringa darbu iegūtais rezultāts nekādā veidā neietekmē skolēnu mācību sasniegumu rezultātu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nav tādas sliekšņa, kas būtu jāsasniedz, lai, var sakot, nav iespējams faktiski monitoringa darbu nenokārtot. Es uz skolēns uzrakstu to, ko viņš tajā brīdī prot un var, un tas arī tad mums kalpo par informāciju, lai rīkotos, lai domātu. Tāpat arī monitoringa darbi nekādā veidā, rezultāts nekādā veidā neietekmē, vai skolēns pabeidz tekošo mācību gadu, vai tiek pārcelts, nemaz nerunājot par to, ka tas varētu kaut kā ietekmēt skolēna iespējas pabeigt pamatizglītību. Šiem darbiem ir tiešām informatīvs, formatīvs raksturs. Lai tiešām tas arī būtu atbalstam, liela darba daļa mums ir saistīta ar rezultātu laicīgu komunicēšanu un papildus datu analītiku, un es arī tālākajos slaidos izstāstīšu, kas varētu būt tas un kā jūs šos savus monitoringa darba datus saņemsiet. Tāpat arī ir plānots metodiskais materiāls ar jau vingrināšanās uzdevumu piemēriem jau šajā mācību gada noslēgumā, kurus tad jūs varat izmantot, lai tiešām konkrētiem skolēniem šīs pamatprasmes attīstītu. Un arī uzreiz gribu piebilst, ka nākamajos gados visdrīzāk monitoringa darbi būs ātrāk, februārī, martā, lai varētu šo atbalstu sniegt jau tekošā mācību gada ietvaros. Tā kā izmantosim un domāsim par šo kā par tādu labu iespēju ieraudzīt šos konkrētos skolēnus, kur viņi ir pamatprasmēs. Jā, šeit mēs arī redzam, es domāju, ka katrs no mums jau saprot, ka 9. klasē tas ir par vēlu ieraudzīt, kā mums iet, un tāpēc mums ir iespēja ieraudzīt agrāk un arī šo proaktīvu un laicīgu šo atbalstu skolēniem sniegt tajā līmenī, kur mēs esam, vai mēs esam skolas vadība vai pašvaldība, vai tā skaitā arī Izglītības un zinātnes ministrija un padotības iestādes. Nu, lūk, kad tad ir monitoringa darbi? Monitoringa darbi 3. un 6. klasē pamatprasmēs tiek rakstīti papīra formātā. Aprīlī, 13. aprīlī tekstpratība 3. klasē, 15. aprīlī tekstpratība 6.
16. aprīlī dabaszinātņu pratība 3. klasē, 20. aprīlī dabaszinātņu pratība 6. klasē, 23. rēķinpratība 3. klasē un 27. rēķinpratība 6. klasē. Tas, ko es aicinu jums noteikti ņemt vērā un varbūt arī priekš sevis un arī priekš vecākiem komunicēt monitoringa darbus kā tādu labu, svarīgu, bet vienlaikus arī normālu ikdienišķu darbu mācību procesu parādību. Skolēns atnāk uz skolu, viņš iespējams mācās pat pirmās 2 mācību stundas, tad dodās uz telpu, uzraksta monitoringa darbus līdz stundai. Protams, ja kādam bērnam ir atbalsta pasākumu, tad ilgāk, un pēc tam turpina mācību procesu. Tas nozīmē, ka skolas dzīve rit, monitoringa darbi ir viens elements, skolēni atnāk tos uzrakst un turpina mācīties, un skolēniem nav jāparakstās, nav jāsniedz nekādas instruktāžas un jāveic parakstīšanās, ka skolēniem nav jāpucējās vai jādomā par šo monitoringa darbu kā par tādu liktenīgu vai izšķirošu notikumu. Un es domāju, ka arī komunicējot vecākiem šo, tad var to arī tā teikt, ka mums ir svarīgi zināt, kur mūsu skolēni ir, un vienkārši tad atbalstam un nesatraucam viens otru, un lai skolēni uzraksta to, ko viņi patiešām tajā brīdī var parādīt savā sniegumā. Ja mēs domājam par monitoringa darbiem, par vienotas skolas ieviešanas rezultātiem, tad šos darbus īsteno tās izglītības iestādes, kuras īsteno pārēju uz vienotu skolu, proti no mazākumtautību izglītības programmām pāriet uz pamatizglītības programmām. Šeit mums ir 3 datumi. 2. klase raksta šos darbus 21. aprīlī, 5. klase 29. 8. klase 30. aprīlī. Un šie darbi arī tiek laboti centralizēti, un arī skolām pašām tad ir attiecīgi iespēja saņemt savu skolēnu rezultātus un tos izmantot atbalsta plānošanai. Šajā pirmajā gadā, kad mēs īstenojam vienotas skolas monitoringa darbus, mēs esam saņēmuši vairākus jautājumus un interesi par piedalīties šajā monitoringa darbā arī skolām, kas neīsteno pārēju uz vienotu skolu. Šāda iespēja ir. Mums tiešām datu validācijai vai salīdzinājumam analītikai ir nepieciešams arī skolas, kurās līdz šim ir īstenots tikai pamatizglītības programmas, taču mums ir ierobežot daudzums, ko mēs varam šajā gadā paņemt. Tāpēc, ja jums ir šāda interese, tad lūdzu rakstiet e-pastu līdz 29. decembrim uz atbalsts@via.gov.lv un norādiet pašu grupu un skolēnu skaitu, un mēs 2 nedēļu laikā sniegsim jums atbildi par iespēju, jo mums šobrīd arī ir. Mēs vēlamies piedāvāt šādu iespēju, bet nevaram droši pateikt, cik daudz no jums cik daudzām skolām varam šo iespēju piedāvāt. Iespējams, ka tad mēs sadalīsim pa reģioniem, lai iegūtu tādu plašāku bildi, kā katrā reģionā ar šo darbu skolēniem sokās. Tātad, kas notiek ar skolēniem, kuri nevar šajā konkrētajā datumā rakstīt monitoringa darbu? Šeit droši vien jūs jau pamanījāt ministra kabineta noteikumos, ka skola tātad 10 darba dienu laikā nodrošina šī darba uzrakstīšanu konkrētajam skolēnam, kas nav bijis uz monitoringa darbiem. Un šeit tad ir arī noteikti tie konkrētie datumi, kas tad katram monitoringa darbam ir citi. Balstoties tajā, ka šīs 10 dienas tiek rēķinātas no nākamajā darba dienā, no tās dienas, kad monitoringa darbs bija jāraksta. Monitoringa darbi ir pieejami tikai papīra formātā šajā mācību gadā, un tāpēc arī tālāk izglītības iestādēm ir jādomā, kā jūs to organizējat, jo tiešsaistē šogad nav iespējams rakstīt šos darbus. Lūk, par monitoringa darbu saturu. Tas, kas ir ļoti svarīgi, kas man liekas ir svarīgi un arī palīdzoši, ir tas, ka monitoringa darbā tiek mērīti tikai standartā sasniedzamie rezultāti. Tas nozīmē, ka, ja es mācos 3. klasē, tad monitoringa darbos, kurus es rakstīšu, būs
Tādi uzdevumi, tāds saturs, kuru es esmu šajā mācību gadā, ar kuru es esmu saskāries, es esmu to mācījies, jo tas ir manā mācību priekšmetu standartā latviešu valodā, matemātikā vai dabaszinībās. Tātad nav nekas ārpus tā, kas bērnam būtu jāmācās šajā konkrētajā vecuma posmā. Un tas pats attiecās arī uz vienotas skolas monitoringa darbiem. Ja un monitoringa darbs tad attiecīgi mēra, cik lielā mērā ir apgūti šie sasniedzamie rezultāti, jeb cik dziļi skolēns tos saprot, vai kā spēj lietot šīs zināšanas un prasmes, un kā spēj spriest un risināt problēmas. Ja mēs domājam par 3. un 7. klases monitoringa darbiem, tad tur, protams, ka ir nianses. Nepavēlti mēs šos darbus saucam nevis monitoringa darbs matemātikā, bet monitoringa darbs rēķinpratībā. Un tas arī iezīmē to būtisko atšķirību saturā, ka visos monitoringa darbos ir akcents, pamatprasmēs ir akcents tieši uz to, cik lielā mērā skolēns spēja atpazīt šīs lietas, matemātiku, latviešu valodu un dabaszinības reālās dzīves un sociālos dažādos un starpdisciplināros kontekstos. Piemēram, rēķinpratības darbā uzdevuma matemātiskā kontekstā paredzēta ne vairāk kā 30% no darba. Tas nozīmē, ka jā, tur būs uzdevumi, kas ir, piemēram, cik ir 15% no 40%, taču liela daļa uzdevumu būs doti kontekstā, reālās dzīves kontekstā, kur skolēnam būs jāatpazīst, piemēram, kā aprēķināt veikala atlaides, nevis vienkārši cik ir 15 no 40. Tā kā tas ir tas akcents, tas ir tas, kāpēc darbs saucas rēķinpratība. Tā ļoti vienkāršojot, nevis matemātika, jo ir atlasīti tie sasniedzamie rezultāti un likts tas akcents, kas ir saistīts ar matemātikas lietojumu reālajā dzīvē un dažādos kontekstos. Ja mēs runājam par monitoringu darbu par vienotas skolas ieviešanas rezultātiem, tad šajos darbos tiks vērtēta skolēnu prasme lietot latviešu valodu dažādu mācību priekšmetu kontekstos. Tas nozīmē, ka, ja es mācos 5. klasē un man ir jāraksta šis darbs, tad atkal šie uzdevumi ir no dažādiem mācību priekšmetiem, piemēram, vēstures un sociālajām zinībām, piemēram, no dabaszinībām, varbūt arī no mūzikas, bet tieši manā vecuma posma, manas klases grupas standarta sasniedzamiem rezultātiem. Tātad atkal tas nav nekāds cits konteksts, kā tas, ko es esmu mācījies šajos dažādos mācību priekšmetos līdz šim šajā mācību gadā. Protams, ka šeit tas akcents ir uz latviešu valodas lietojumu, uz to, kā skolēns izprot tekstu, kāds ir skolēna vārdu krājums, arī, protams, cik lielā mērā skolēnam izdodas tekstu radīt rakstiski. Lūk, bet tas ir tā īsumā kopumā par monitoringu darbu saturu, un atgādinu vēlreiz, ka tātad janvārī mums ir plānoti vairāki tiešais semināri par katru monitoringu darbu, katrai klašu grupai, kuri tad būs mērķēti tieši uz skolotājiem ar uzdevumu paraugiem, un jau būs arī pieejamas šīs monitoringu darbu programmas. Lūk, tad runājot par monitoringa darbu rezultātiem un datu analīzi skolām atbalsta plānošanai, šeit būs pieejams tas pats, un arī vēl papildus, kas ir pieejams arī eksāmeniem. Tātad primāri, līdzīgi kā eksāmeniem, būs pieejami rezultāti apkopotā veidā valsts pārbaudījumu sistēmā līdzlietotājiem, tāpat kā līdz šim. Tāpat arī katrai skolai ir iespēja redzēt katru skolēnu darbu VPS, valsts pārbaudījuma sistēmā. Tas nozīmē, ka katrs darbs tiks ieskanēts, tāds kāds tas ir skolēnu uzrakstīts, un būs iespēja šo darbu apskatīt, ja vien ir interese un ir kaut kāds varbūt metodiskais darbs, kur tas ir noderīgi. Tas, kas nāk klāt un kas ir mūsu tāds liels uzdevums un uz ko mēs šobrīd strādājam, un tūlīt arī parādīšu piemēru, ir, ka mēs nosūtīsim vai caur VPS vai
caur e-pastu vai caur vīzu sistēmu, bet katrā ziņā jūs saņemsiet, katra skola saņems savu failu, PDF failu, kurā tad ir apkopoti rezultāti un bāzes datu analītika katrai skolai dažādos griezumos. Tādā detalizācijas pakāpē, lai varētu tiešām plānot metodisko darbu, tas nozīmē, ka būs ietverts gan salīdzinājums pret valsti, gan klašu griezumos, gan arī ļoti svarīgi, iespējams, vismetodiski visnoderīgāk skolēnu rezultāti grupēti pa prasmu grupām un arī pēc uzdevumu dziļuma un satura moduļiem. Un tas būs jau pieejams jau maijā, jūnija sākumā, lai tad varētu arī jūnijā un augustā plānot šo darbu un iespējams iesākt mācību gadu ar atbalstu sniegšanu skolēniem. Tas, kas vēl nāks klāt, ir tātad kopā ar šiem rezultātiem jūs saņemsiet metodisko materiālu, kurā tad būs arī iekšā vingrināšanās uzdevumi pret katru no prasmu grupām smalkākā dalījumā, lai varētu šiem skolēniem tad arī piedāvāt vingrināšanos un plānot šo te atbalstu sniegšanu. Vēl būs arī iespēja papildus iesniegt datu pieprasījumus par skolēnu datiem, skolas specifiskajām vajadzībām. Visdrīzāk ir kādi konteksti, kas jums ir jūsu skolai ļoti svarīgi un kas ļoti ietekmē arī rezultātus un to, kā jūs varat šos rezultātus izmantot darba plānošanai, tāpēc būs arī tāda iespēja. Šobrīd es gribu parādīt dažus piemērus, kas varbūt ilustrē to, kādi tad būs tie rezultāti, kā tas varētu aptuveni izskatīties. Un no šī dokumenta piedāvāju iespējamos 3 griezumus, kurus mēs arī ar skolu vadībām, ar skolu vadības fokus grupām notestēsim un tad arī piedāvāsim jums. Viens, protams, ir, ka mēs piedāvāsim visus griezumus, kas ir klasiskie, ko jūs droši vien varbūt arī paši veidojat vasarās vai oktobrī. Kāds tad ir jūsu skolēnu sniegums konkrētajā darbā kontekstā ar to, kā skolēniem kopumā valstī gāja. Tas, kas varbūt nāk klāt un kas ir ļoti svarīgi, ka jums ir jāierauga katra atsevišķā klase, kā katrai klasē ir gājis, un šeit jums piedāvājam tādu saucamo violas diagrammu, kur mēs redzam, jo biezāka šī krāsainā līnija, jo vairāk skolēni ir šajā, jo vairāk skolēni ir šāds rezultāts, un šeit mēs arī, un es kā, piemēram, skolas metodiķi, tad arī varu uzdot no savas pozīcijas jautājumus. Piemēram, mēs redzam, kā klasē ir ārkārtīgi liela izkliede, liela daļa bērni ir tiešām virs 60% uzrakstījuši šo darbu, taču mēs redzam, ka ir vienlaikus šajā klasē mācās bērni ar ārkārtīgi augstu sniegumu, kas varbūt nav citās klasēs, un šeit ir arī pavisam otra puse. Un tas man uzreiz rada jautājums, kā šīs klases ir komplektētas, vai tās ir kaut kā apzināti veidotas, un arī kas varbūt ir katra šī skolotāja izaicinājuma, jo skaidrs, ka, piemēram, A klasē un B klasē ir daudz svarīgāk domāt par diferenciāciju nekā C klasē, kur skolēni ir savstarpēji ar līdzīgākām spējām tieši konkrēti latviešu valodā, kas ir šis grafika piemērs. Un šādus jautājumus var uzdot katrs no savas pozīcijas. Tas ir skolotājs, kurš māca, un šiem vizuāļiem arī klāt būs paskaidrojumi, ko šī violas grafiks, to tā sauc, nozīmē un kā to labāk lasīt un izmantot darbam. Tāpat arī, piemēram, būs griezumi, kas atspoguļo tieši to, kādas skolēnu sniegums konkrētajās specifiskajās prasmēs. Un tas, kas vienmēr jāatcerās, ka bieži vien šie dati, ja tie ir pietiekoši detalizēti, arī īstenībā mums iedod to sajūtu, kas ir labi paveikts. Un šeit jau mēs arī, piemēram, redzam, ka mūsu skolēni labi tiek galā ar mutvārdu saziņu, viņiem ir laba zināšanas un izpratne, un pat arī mēs šeit redzam, ka B klasē, kura varbūt kopumā no visām klasēm ir svājākā, bet viņa ir augstākais sniegums tieši zināšanas un izpratnē. Un tāpat arī valodas kvalitātē, jeb interpunkcija un ortogrāfijas lietojumā. Tā kā šie ir tikai 3 piemēri, kurus mēs arī notestēsim vēl un liksim klāt skaidrojošo informāciju. Bet tas, ko es vēlējos noteikti nokomunicēt, ka jums būs tātad jau apkopoti dati,
šī mācību gada ietvaros par monitoringu darbiem. Klašu griezumos katrs skolotājs varēs tad attiecīgi saņemt savu lapu, kurā ir viņa skolēni, un tad ieraudzīt šo skolēnus jau detalizēti gan par uzdevumu veidiem, gan pa prasmju grupām, un tiešām, lai tad šo darbu arī varētu plānot tālāk. Jā, lūk, par monitoringu darbu norisi. Tādās lielās līnijās šeit jums būs arī vēl, protams, tā monitoringa darba norise, kas ir dokuments, kur ir aprakstīts arī detalizēti pa laikiem, kas kad notiek un kas jāsagatavojās. Tātad skolas virslietotājs reģistrē visus skolēnus valsts pārbaudījuma sistēmā, tāpat kā līdz šim ar eksāmeniem, ka tur tātad tiek piedāvāti skolēni un tikai jāķeksē, visi, kas mācās pamatizglītības programmu 3. un 6. klasē vai savukārt, kas mācās 2., 5. un 8., tad attiecīgi tiek atķeksēti, ka piedalās, jāreģistrē, nekādas iesniegumus ne vecākiem, nevienam citam nekur nav jāraksta, nekāda citāda pieteikšanās nav paredzēta un vajadzīga. Tātad darbi tiek atsūtīti uz skolu, skola pati reprintē darbus, darbi nevēlāk kā nedēļu nonāk pašvaldībā pa pastu, un pašvaldība tad organizē aplūkšanu nogādāšanu skolā. Es zinu, ka Rīgā tas ir, ka Rīgas skolas pašas dodās uz pašvaldību pakaļ, bet tad citi organizē tāpat kā līdz šim to ir darījuši. Darba izpildēja plānotais laiks līdz 60 minūtēm. Ja skolēnam ir nepieciešams pagarinātais laiks, tad to var pieteikt valsts pārbaudījumu sistēmā, un tad to arī organizēt. Darbi ir paredzēti šogad vienā variantā. Tāpēc ir svarīgi, ka skola nodrošina to, ka skolēni sēž solos pa vienam, un arī tad šo darbu uzraksta. Skolēni, kuri mācās ar atbalsta pasākumiem, darbā tos, protams, varēs izmantot, un skolas virslietotājs to atzīmē valsts pārbaudījuma sistēmā, un tad droši to arī īsteno. Un atpakaļ darbi nonāk via ar Latvijas pasta pakomātu palīdzību. Jūs saņemsiet jau QR kodus vai citus kodus, lai varētu šos darbus nosūtīt. Un Rīgas izglītības iestādes tad ved uz Izglītības un zinātnes ministrijas telpām. Jā, un darbu labošana notiek centralizēti. Par nākamajiem soļiem. Tātad nākamie soļi, ko mēs piedāvājam un aicinām jūs aktīvi piedalīties, ir jau iepriekš minētie tātad šie semināri. Par katra monitoringa darbu saturu skolotājiem šī gada janvārī mēs izsūtīsim ziņu. Būs atsevišķs laiks, atsevišķi iespēja ieraudzīt, kādi tad uzdevumi būs šajos darbos, arī pārunāt šo monitoringa darbu programmu, kas tad ir tie elementi, kas tur ir vairāk iekšā, kas ir mazāk. Tāpat arī piedāvāsim tiešais semināru pašvaldību izglītības pārvalžu darbiniekiem. Tas būs šī gada, nākamā gada februārī. Janvārī jūs saņemsiet Valsts izglītības attīstības aģentūru par valsts pārbaudījuma sistēmas kopējām aktualitātēm un arī piedāvājums tiešais semināru. Tad būs iespēja vēlreiz domāt un faktiski būs iespēja piedalīties šajā tiešais seminārā par to, ja gadījumā varbūt kāds nav tik daudz ar valsts pārbaudījuma sistēmu strādājis, lai būtu tā drošāka sajūta. Tāpat arī, ja mēs vienlaikus atlogojam skolas, ka nav šie darbi jālabo skolās uz vietas un ka tie tiek laboti centralizēti, bet, protams, ka mums ir nepieciešams šo darbu labotāju. Mēs aicināsim decembrī pieteikties uz mācībām par monitoringu darbu labošanu, un tā ir tāda arī iespēja celt, faktiski stiprināt savas vērtēšanas prasmes, un arī tādā ziņā aicinu rosināt savus skolotājus, ja kādam ir interesi par vērtēšanu un par kritēriju izprašanu, un dabūt tādu padziļinātāku izpratni, tad droši rosiniet savus skolotājus šim pieteikties. Un tas, kas mums paliek, un iespējams kādus no jums mēs arī uzrunāsim, lai būtu dažādu reģionu un skolu tipu pārstāvniecība, mēs tad šos rezultātu un datu analītikas paraugus, kurus mēs izstrādāsim, un lai varētu jums tad viņus arī nodrošināt mācību gadu noslēgumā, mēs
organizēsim šo te aprobāciju skolas vadībām un arī pašvaldībām. Pašvaldībām būs savs datu griezums, citā detalizācijas pakāpē skolām atkal savs datu griezums, jo katram ir jāsaņem tie dati, kas ir viņa rīcības dati. Un, ja mēs runājam par, nu, jā, vai cikot skolā ir daudz detalizētāk, šie te dati tiks piedāvāti. Nu, lūk, ja jums ir kādi jautājumi, es pieļauju, ka varbūt mani kolēģi jau jums atbild. Ja ne, tad es gribētu palūgt, kas tad ir palicis vēl neatbildēts, kas noteikti jāatbild. Mums ir varbūt Pāvels vai Girts vai Marta var šobrīd padalīties. Ir viens jautājums, kurš vēl nav atbildēts, vai skolēniem ar 58. izglītības programmu kodu jākārto valsts monitoringa darbus. Tā, jā. Šo vislabāk droši vien varēs atbildēt Pāvels vai Girts. Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Tad, man liekas, no jautājumiem varbūt ir vērts paprecizēt divas lietas. Tātad pirmā lieta ir ļoti daudz jautājumu par tiem bērniem, kuri piedalās vai nepiedalās mazākumtautību, nu, tātad monitoringa darba par pārēju uz vienotu skolu. Es domāju, ka ļoti nozīmīgi, nu, ka mēs skatāmies pret mērķi. Un mērķis ir, kā saka, plānot nākamo atbalsta soļus tiem bērniem, kuriem notiek reāla pārēja no mācībām tātad mazākumtautību programmā uz pamat izglītības programmu. Un no tāda mērķa mums arī jāskatās. Tāpēc, piemēram, viena kolēģe prasīja, mums divas skolas apvienoja. Tad loģiski, protams, mēs skatāmies uz tiem bērniem, kuriem reāli šī programma, kura viņi faktiski ir mācījušies iepriekš. Ja, piemēram, skolā bija tātad vienmēr divas klases mācījās mazākumtautību programma, bet divām klasēm bija pamatizglītības programma, tāpēc, ka viņam valoda dzimta bija latviešu valoda, tad skaidrs, ka šajā gadījumā ir jātiecina uz šīm divām klasēm, kuram iepriekš bija mazākumtautību programma. Līdz ar to domājam, nu, tas mērķis ir absolūti skaidrs. Tātad tiem bērniem, kuriem patiešām pēc būtības, ja nevis formāli viņi kaut kur iekrita, bet pēc būtības izglītības iestādes līmenī notiek šī pārēja, tad uz šiem arī attiecas. Ja? Un tad, protams, būs individuāli gadījumi, tad, kad skolas ir apvienotas, tad, kad varbūt programma jau nav aktīva un tā tālāk. Bet mēs runājam par šiem gadījumiem. Tas ir viens. Otra lieta, tad attiecība uz atbrīvojumiem ir līdzīgi kā ar atbrīvojumiem no valsts pārbaudījumiem 9. Klasē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja bērns mācās atbilstošajā klasē, un viņi integrējams, un viņš apgūst to pašu standartu, bet viņam ir noteikta izglītības programma, tad viņš arī ar tiem atbalsta pasākumiem, ar kuriem viņš mācās, viņš piedalās šajā monitoringa darbā. Šeit, man liekas, kolēģi, ļoti svarīgi, lai mums nesāktos tāda, kas saka, nepareiza komunikācija, ka tagad vecāki mēģinās, jo tiesiski un formāli viņiem ir iespēja atbrīvot 3. un 6. klasē, arī līdzīgi tātad pret tiem ministru kabineta noteikumiem atbrīvot no dalības valsts pārbaudes darba, šajā gadījumā monitoringa darba. Un man liekas, šeit mums kopīgiem spēkiem vajadzētu izskaidrot, ka šeit nav konsekvenču attiecību uz to, ka bērns netiks pārcelts uz nākamo klasi, ka bērnam tiks ielikta kaut kāds slikts vērtējums un tā tālāk. Mums kopīgiem spēkiem šis jāizskaidro, ka tas ir mūsu visu, kas saka, intereses, lai visi bērni maksimāli daudz, tie, kas reāli apgūst standartu, tie arī piedalās. Ja? Un arī vecākiem, lai ir pilnīga skaidrība, lai viņi tagad neskrietu kaut kur, ja, un nemēģinātu tātad no
no klīniskiem psihologiem šādus atbrīvojumus dabūt. Tam nav nekāds, tam nav nekāda mērķa. Ja? Bet te ir jāizskaidro, jo, diemžēl, tādas ziņas līdz mums ir nākušas, ja? Tātad, ka vecāki jau tur mēģina saprast, kā no sērijas viņam no kaut kādiem darbiem ir jāatbrīvo. Šeit mērķis ir saprast, kādu atbalstu turpmāk, ja, jo tagad ir 3. gads norīt, kādu atbalstu turpmāk ir jāplāno gan no pašvaldības puses, gan no tātad izglītības iestādes puses. Nē, skaidrs, ņemot vērā, jāskatās vienkārši praktiski. Tātad tālmācība, tātad bērni, kas īsteno to pašu izglītības programmu, viņiem ir jāpiedalās, bet skaidrs, ja bērns mācās ārzemēs un mēs zinām, ka darbs tiek nodrošināts šogad papīra variantā, tad fiziski tas nebūs iespējams šo procesu nodrošināt. Tur nekādu jautājumu nevar būt. Jā, ir jautājums, vai darbu vērtētājs saņems atalgojumu. Jā, tas būs papildus darbs, ko tie kolēģi, kuri gribēs, uzņemsies arī. Jā, bija arī jautājums, vai netiks veidota tāda pārslodze. Un šeit es gribētu teikt, ka šis tiešām ir brīnišķīga iespēja kolēģiem mācīties, jo tur vispirms arī būs organizēti profesionāls pilnveides kursi, kur kolēģiem, kas grib padziļināt un iemācīties jaunas foršas lietas par kritērijiem, par kritēriju piemērošanu, par sasniedzamiem rezultātu formulēšanu, tad viņiem būs iespēja pieteikties uz šo profesionālas pilnveides programmu un pēc tam par samaksu, ja par katra darba, izvērtēšanu, arī pieteikties šim papildus darbam. Bet es uz šo, protams, skatītos kā vienu ļoti labu iespēju pilnveidot pirmām kārtām savas zināšanas un prasmes šai jomā. Un tie kolēģi, kas piedalās arī centralizētajos eksāmenos, arī to pašu saka, ka tā ir ļoti laba pieredze iedziļināties šajos jautājumos. Tātad, faktiski šeit ir iespējams procentos šādu rezultātu E-klasē atspoguļot, piešķirot tam nozīmi kā formatīvajam vērtējumam. Ja, bet priekšmets skaidrs, ka tuvāk, rēķinpratībai būs matemātikas priekšmets un tekstpratībai būs tuvāk latviešu valoda. Tātad monitoringa darbu vada kolēģi, kurus norīkos izglītības iestādes vadītāji, vērotāji. Šajā gadījumā tā kā centralizētajos eksāmenus nebūs organizēti, bet Valsts izglītības attīstības aģentūra, Izglītības kvalitātes valsts dienests un pašvaldībai, ja ir tiesības pēc izlases principa norīkot novērotājus. Tas ir iespējams. Bet tāds process, kā ir centralizētais eksāmenis, kur katra skola un katra kabinete ir novērotājs, tāds monitoringa darbos netiek plānots. Mums arī, Pāvēl, ienāk vairāk jautājumu par 2. klasi. Jo skaidrs, ka šie bērni nav mācījušies pēc mazākuma tautību programmām, bet vari pastāstīt, kāpēc mums 2. klases dati ir nepieciešami? Jā, es domāju, šeit mēs varētu paturpināt šo jautājumu, kas attiecas uz mērķi. Jā, viņi nav mācījušies formāli šajā mazākuma tautību programmā, bet šī brīža dati rada, protams, absolūtu skaidrību tajā, ka tas tieši izglītības iestādes, kas iepriekš bija mazākuma tautību, kuras īstenoja mazākuma tautību programmu, tur arī šobrīd nāk bērni ar dzimto mazākuma tautību valodu. Un faktiski šī ir mūsu mērķa auditorija, lai saprastu šī atbalsta nepieciešamību. Ja, tā kā, šajā gadījumā skatāmies pret mērķi nevis formālu, ja, bet pēc būtības, ja, izglītības iestādes, kurās faktiski mācās bērni, kuriem dzimta valoda nav latviešu valoda, un viņu spēja un prasmes apgūt mācību saturu latviešu valoda. Tas ir tāds pamatmērķis. Jā, un es vairāk kārtīgi redzu arī jautājumu par 5.8 kodu. Man jāatgādina, ka tur ir citi sasniedzamie rezultāti šajās programmās, tad attiecīgi, Pāvēl, tā atbilde būtu.
Bērni Nu, nekārto šos jā, darbus. tie ir smagie, es visu laiku vienkārši tie ir smagie tie. Ar garīgās attīstības traucējumiem. Jā, līdz ar to tātad līdzīgi kā arī uz 9. centralizētiem eksāmeniem, tātad valsts pārbaudījuma sistēma, šādi bērni tiek atbrīvoti automātiski. Un tie bērni, kas ir integrējami un kuri mācās tos pašus sasniedzamos rezultātus, kas ir standartā, bet tikai pēc individuāla plāna, tie gan piedalās ar tiem pašiem atbalsta mehānismiem. Un tad mums palika neatbildēts jautājums, līdz kuram datumam jāpiesaka. Tad būs atsevišķi, un es domāju, kolēģi, arī par to, kuram ir jāvada. Protams, ka skola skatīsies to situāciju. Šis nav gluži eksāmens, centralizētais eksāmens, bet mums būtu ļoti svarīgi, ka tie dati ir pēc iespējas objektīvāki. Un es domāju, ko tuvāk mēs par tādiem organizatoriskiem, praktiskiem jautājumiem noteikti tiksimies vēlreiz, jo mums šodien tiešām ir tā pirmā informācija par saturu, par mērķiem, par formām. Savukārt noteikti būs vēl tehniskas dabas jautājumi par darbu saņemšanu, nosūtīšanu un šiem, bet visticamāk tiksimies vēlreiz, jo šodien mums noteikti jāpagūst izrunāt vēl arī par 9. un vidusskolas noslēguma valsts pārbaudas darbiem. Tā kā, jā, saku, ka saruna vēl liekam komatu un droši vien, ka vēl turpināsim. Vēl mazliet par to trenēšanu. Monitoringa darbi nav paredzēti, lai tiem satrenētos. Ja? Tie paraugi ir vairāk skolotājiem, lai saprastu, bet lūdzu netrenējam bērnus speciāli kādam darbam. Tas mērķis ir pilnīgi cits. Ja? Un mums tiešām ir jāiegūst objektīva informācija. Tālūk, labi, un arī par vērtētāju pieteikšanos informācija būs pieejama. Es domāju, ka šodien varbūt tam tiešām laiku neveltīsim. Es šajā brīdī teikšu paldies monitoringa darba komandai.